Labdien! Šodien mūsu studijā ir Jānis Lielkalns, audita un risku vadības profesionālis, kas ir darbojies tādās organizācijās kā Latvijas Republikas valsts kontrole, Rīgas nami, Rīgas Austrumu Kliniskā universitātes slimnīca un daudzās citās. Viena no Jāņa raksturīgākajām īpašībām ir tāds patiesas entuziasms, kā arī patiesa vēlme uzlabot organizācijas un arī pašam pilnveidoties. Tāpēc šķiet, ka Jānis nepārtraukti meklē kādas iespējas attīstīties, un viņam tas arī ļoti labi izdodas. Un šodien mūsu saruna būs par un ap riskiem un risku vadību. Sveiks, Jāni! Paldies, ka atradi laiku! Kas tad ir riski un risku vadība? Labdien vispirms! Tad ķeramies uzreiz klāt, un es uzreiz gribu nomierināt klausītājus ar to, ka risku vadība nav nekas ļoti sarežģīts, nekas ļoti tālu esošs. Tā ir faktiski lielā mērā mūsu ikdiena, un mēs varbūt neesam iedomājušies par to tādā aspektā. Ja mēs runājam par katru no mums, tad mēs ikdienā saskaramies ar daudziem dažādiem riskiem, un droši vien, ka diezgan sekmīgi viņus arī atrisinām. Ja mēs runājam par organizāciju, tad mēs gribētu domāt par sistēmisku, sistemātisku risku pārvaldību, kas jau ir drusku cits līmenis un prasa jau kaut kādas papildus lietas. Vai tu vari minēt kādus risku piemērus? Tāds pirmais, kas droši vien, kad lielākai daļai ir zināms no ikdienas un ar ko saskarās visi, kam ir automašīna, mēs apdrošinām riskus, obligāto civiltiesku atbildību, respektīvi risku, kad varam nodarīt kaitējumu kādam citam. Apdrošinām arī kasko, respektīvi risku, kad paši ciešam zaudējumu. Tāds pirmais klasiskais piemērs, kas uzreiz nāk prātā. Ja mēs runājam par organizācijām, katrs sniedz kādu pakalpojumu vai ražo kaut kādu produktu, un ikdienā ir svarīgs resursu nodrošinājums. Tad iedomājamies situāciju, ja pēkšņi atslēdzās elektrība. Tad mūsdienu tehnoloģija laikmetā mums vairs ne interneta nav, ne datori, vienmēr sakot, ir jābūt gataviem šādām situācijām. Ja organizācija ir nolēmusi un sākus domāt par risku vadību, un ar ko tad īsti sākas risku vadība? Tu jau daļai atbildēji, pasakot, ka ja organizācija ir nolēmusi. Es teiktu, ka līdz tam vēl ir jānonāk, ir jābūt vienotai izpratnei par to, kas tad ir risku vadība, ko tā varētu dot. Un tad, ja šī izpratne vadībā ir izveidojusies, tad nākošais solis ir vēlme veidot šo risku vadību pēc noteiktiem principiem, standartiem. Jā, es domāju, šī vēlmes esamība, tas noteikti ir viens no atslēgas posmiem tajā risku vadības ieviešanas gaitā, ko arī mēs savā pieredzē bieži saredzam, ka tas ir tāds pamats, un tad jau ir iespēja tā efektīvāk un veiksmīgāk risku vadībai iedzīvoties organizācijā un uzņēmumā kopumā. Un vai tu vari padalīties, ja kāds vēl šaubās, tad kas ir tas, ko mums dod risku vadība? Jā, lai pieņemtu lēmumu par risku vadības izveidi, protams, kad ir jāsaprot, ko mēs no tā iegūsim. Ja mēs paskatāmies, teiksim tā, no pieredzes, no tā, kas šajā risku vadības procesā notiek, tad viena no būtiskām lietām ir tiek izvērtēts alternatīvas. Mēs esam spiesti paskatīties kaut kādus dažādus citus risinājumus blakus tam, ko mēs ikdienā jau īstenojam. Šādā pat veidā mēs paskatāmies arī uz finanšu izlietojumu. Mēs sagatavojamies kaut kādām situācijām, kas varētu iestāties. Labi, tagad mums ir pieredze gan par Covid, gan par Ukrainas kara situāciju. Mēs vairāk esam gatavi šādām situācijām. Domājot finansiālā aspektā, mēs arī līdz ar to efektīvāk varam saplānot finanses. Ja mēs skatāmies drusku uz priekšu, mēs nenonākam tādā brīdī, kad mums pēkšņi ir nepieciešama liela ieguldījuma. Mēs sagatavojamies pamazām šīm te nestandarta situācijām, jau saulaicīgi skatoties uz to, kādas varētu vai nevarētu iestāties kādā no jomām, respektīvi jomā, kurā mēs darbojamies. Un arī uzraudzība, arī darbinieku iesaiste, arī šī lieta ir diezgan būtiska, ko mēs iegūstam. Jā, šķiet, ka tie ieguvumi ir pietiekoši lieli, lai katra organizācija sāktu domāt un izsvērt, ka tā risku vadība ir nepieciešama.
Bet noteikti būs vajadzīgi un būs jāiegulda arī kādi resursi, lai to paveiktu. Vai tu vari padalīties ar tiem galvenajiem resursiem, par kuriem organizācijai tad ir jāpadomā? Noteikti. Ja līdz šim organizācijā risku vadība nav bijusi, tad pirmais resurs, protams, būs darbinieks. Vai mēs varam kādam no esošiem darbiniekiem šo funkciju uzticēt, vai mēs meklējam darbinieku no malas, piesaistam jaunu. Tas ir pirmais, kas ir jādomā un kas ir jāsaprot. Nākošais ir jārēķinās arī ar to, ka tajā brīdī, kad mēs nonāksim līdz identificētiem pasākumiem risku mazināšanai, mums nāksies rēķināties ar kaut kādiem finanšu ieguldījumiem, jo arī tas klasiskais, ja vienkāršākais risku mazināšanas veids, kas ir apdrošināšana, arī tas ir izmaksas. Un cik varētu būt ilgs laiks, kas ir nepieciešams tad risku vadības ieviešanai, ar ko organizācija ir jārēķinās? Uzreiz varētu teikt, ka nekas nenāk ātri. Atkal, ja mēs sākam ar to, ka risku vadība līdz šim nav bijusi, tad, protams, ir jāizveido pēc noteiktiem standartiem, noteiktiem principiem šī risku pārvaldības dokumentācija, sākot ar politikas līmeni, ko mēs gribam kopumā sasniegt, iegūt no risku vadības, turpinot tālāk ar metodiku, ar dažādām veidlapām, dažādiem dokumentiem, ko ikdienā mēs veidosim, lai šo risku vadības procesu organizētu, vadītu un sekot līdz, kā tas notiek. Tie ir tādi pamatsoļi, ar kuriem tad organizācija uzsāk šo darbību, ja? Jā, tas ir faktiski tas pirmais posms, un, protams, kaut kāds laiks ir jārēķinās šeit dokumentu sagatavošanai, dokumentu izstrādei, un nākošie soļi, kas arī prasa zinām laiku, šo sistēmu ieviest, uzsākt risku identificēšanu, novērtēšanu, šo risku mazinošo pasākumu noteikšanu, un, protams, sekot līdz, kā mums sokās uz šiem pasākumiem. Līdz ar to atbilde uz to, cik ilgs laiks varētu būt nepieciešams, faktiski ir jāiziet cauri viens pilns cikls. Ja? Tad mēs riskus tādā klasiskā izpratnē vērtējam vismaz reizi gadā. Vismaz lielos būtiskos riskus reizi gadā būtu jāvērtē, un pieliekot klāt šo laiku dokumentu sagatavošanai, tad tas ir līdz pusotram gadam kā minimums, kā mazākais termiņš, ar ko ir jārēķinās, lai mēs varētu teikt, ka mums ir sākusi darboties risku pārvaldības sistēma. Tas būtu tāds pirmais cikls, tas pusotrs gads, un tad tas noteikti ir tāds nepārtraukts darbs pie šīs risku vadības visdrīzāk. Tieši tā, tas ir nepārtraukts darbs, tā ir nepārtrauktā kolēģu izglītošana, stāstīšana, ievadīšana darbā, kopīgi tā izpratnes veidošana, saprašana, kas ir kas un kā mēs konkrētā situācijā veidojam šo sistēmu, kur ir mums piemērotāk. Ja? Tā kā šis pirmais cikls ir vissarežģītākais. Pēc tam jau, kad ir izveidota sistēma, tad mēs gadu no gada šos riskus varam pārvērtēt pēc izveidotās sistēmas modeļa un tālāk iet vieglāk. Kā tu saredzi, kas ir tas, kas ir nepieciešams, lai risku vadība būtu rezultatīva? Rezultatīvai risku vadībai viens no būtiskākajiem ir, lai būtu vienota izpratne, lai būtu vienots redzējums par to, ko mēs gribam. Noteikti ir jābūt darbinieku iesaistei. Šeit es vairāk gribu runāt par tādu kā motivētu iesaisti, nevis ar piespiešanas kaut kādiem rīkiem, bet ar izglītošanu, ar stāstīšanu, ar parādīšanu, kas tad būs tas, ko mēs no risku vadības iegūsim. Un šādā veidā tikai iesaistot darbiniekus un tikai panākot viņu arī interesi par rezultātu, mēs pēc kaut kāda laika varēsim teikt, ka šī riska pārvaldība ir tiešām sekmīga un rezultatīva. Vai tu vari padalīties ar tādiem galvenajiem izaicinājumiem, kas ir risku vadītāja ikdienā? Es domāju, ka ne tikai risku vadībā, bet arī jomās, ko sākumā minēji, viens no izaicinājumiem ir izveidot šo vienoto izpratni, mainīt darbinieku attieksmi pret kaut kādu konkrētu jautājumu, jeb skatījumu uz konkrētu jautājumu. Ja? Tas ir gan auditā, gan kvalitātes vadībā, gan riskos šis ir manā praksē pierādījies, ka
šis ir ļoti liels izaicinājums un arī prasa lielu gan laiku, gan citādu resursu ieguldījumu, lai veidot šo kultūru atbilstoši vienas vai otras jomas, teiksim, risku vadības standartiem un prasībām un kritērijiem. Tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Jā, es arī to saredzu kā vienu no tādiem būtiskākajiem aspektiem, šis skaidrojošais darbs un arī šī kultūras esamība vai neesamība. Un citreiz varbūt labāk ir, kad nav šī pieredze, tad ir iespējams nest savu šo redzējumu par to, kā tas norisināsies, kas būs tie galvenie aspekti, gan risku vadībā, gan auditā, gan arī kvalitātes vadībā. Bet tad pakāpeniski tā skaidrojot, man liekas, izveidojas labāka sadarbība ar kolēģiem visās organizācijās, un viņi sāk izprast šo pievienoto vērtību un labprāt iesaistās šajos procesos. Jā. Absolūti piekrītu, un droši vien, kad vieglāk ir ienest kaut ko jaunu, nekā laust veco. Šeit jāņem vērā, kad katram ir kaut kāda vēsture, kaut kāds redzējums, kaut kāds viedoklis par droši vien katru no tēmām un par katru no jomām. Un, vieglāk ir kaut ko tiešām izveidot no jauna, nekā laust to veco stereotipu un mēģināt pārliecināt ar kaut kādiem tiešām varas paņēmieniem. Jā. Saka, vai ir vēl kaut kas būtisks un nozīmīgs risku vadībā? Jā, es noteikti gribētu runāt par tādu lietu kā atgriezeniskā saite, jeb informācijas plūsma atpakaļ. Risku vadība pamatā prasa iesaisti no darbiniekiem, informāciju no darbiniekiem, informāciju no jomām, no struktūra vienībām. Tad svarīgi ir dot arī regulāru, pastāvīgu šo saiti uz otru pusi, kā mums veicās, cik tālu mēs esam, ko mēs esam sasnieguši, vai mums iet šī darbība atbilstoši tam, kā mēs bijām domājuši. Kas ir izdevies, varbūt arī jāmin kaut kas no tā, kas nav bijis tā kā plānots, lai mēs varētu attiecīgi saprast, kopīgi vienoties, ko mainīt, ko darīt. Jā. Šis arī noteikti ir ļoti būtisks aspekts. Labi, Jāni, paldies tev par šodienas sarunu. Man šķiet, tas ir labi iezīmējis tām organizācijām tādus pirmos aspektus, ar kuriem būtu jāsāk, par ko būtu jāpadomā, un arī ar tiem izaicinājumiem, ar kuriem viņi varētu saskarties, sākot ieviest šo risku vadības sistēmu. Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri, aicinam jūs skatīt mūsu sociālajos tīklos vai rakstīt mums uz e-pasta adresi.